Septītā leģenda. Dievi ieradās no Venēras. Tas notika sen, neiedomājami sen. Mūsu jaunās vēstures soļi mērāmi tūkstošgadēs. Bet ko nozīmē sen kosmosa mērogos? Kosmiskie soļi mērāmi miljonos zemes gadu. Un tā, pirms 18 miljoniem gadu, un tā bija fiziskās cilvēces radīšanas rītausma. Toreiz mūsu Saules sistēmā norisinājās patiesi kosmiskas nozīmes notikums. Dievi no debesīm nolaidās uz zemes. Kas tad ir dievi? Vai dabā ir kas augstāks par cilvēku? Cilvēks pazīst daudz ko zemāku par sevi. Vispirms tie ir dzīvnieki, tad augi, vēl zemāk akmens, bet varbūt ir kas arī augstāks. Akmens pāriet augā, augs kļūst par dzīvnieku, dzīvnieks attīstās par cilvēku, bet cilvēks varbūt nākamā pakāpe ir dievišķa būtne. Kosmosā nav nekā pabeigta, viss mainās, attīstās, pilnveidojas, un mēs jau zinām, ka kosmos ir bez robežām. Varbūt kosmosa mērogā viss ir iespējams. Nu tad klausies leģendu. Tā vēsta par to, kas toreiz notika. Neviens cilvēks neredzēja, kā uz zemes atnāca dievišķās būtnes, taču leģenda zina. Tā zina, un viņiem pašiem, no tiem, kurus sauc par kumariem. Kā cilvēks nav pēdējā pakāpe būtņu virknē, tā arī cilvēku Zeme nav augstākā planēta Saules sistēmā. Pastāv arī pārcilvēciskas planētas, piemēram, Venēra un Jupiters, kurus par veselu pakāpi apsteigušas mūsu Zemi. 7 lielie gari, 7 kumari, toreiz ieradās no Venēras. Vai atceries teiksmi par to, ka kosmosu radījusi celtnieku hierarhija? Arī visumu pārvalda kosmosa radošo spēku lielā hierarhija. Hierarhijas princips iekļauts visās kosmiskajās izpausmēs. Tas ir mūžīgs un nemainīgs visuma likums. Kosmosa pārveidošanā piedalās daudzi dažādu varas un spēka pakāpju hierarhi. Hierarhija nav varmācīga. Tā ir visuma likums. Visums ir hierarhijas principu piesātināts. Kosmosa pamatā ir zemākā pakļaušanās augstākajam. Tāpēc cilvēce, kas ir kosmosa daļiņa, nevar izvairīties no šī principa. Pastāv vienota gaismas hierarhijas ķēde, kas turpinās bezrobežībā. Visi patiesie gaismas izplatītāji, kuri parādās un vēl tagad atrodas uz mūsu zemes, ir tās posmi. Cilvēces brāļi strādā ar kosmiskajām enerģijām atbilstoši visām gaismas ķermeņa plūsmām. Kas viņi ir šie hierarhi, kurus sauc par lielajiem baltajiem brāļiem? Visi viņi kādreiz bija cilvēki citās pasaulēs, iepriekšējās manvantarās. Viņi ir bijuši cilvēki, kas izauguši par dieviem. Nav dievu, kas kādreiz nebūtu bijuši cilvēki. Katrai būtnei jāiekaro tiesības personiskās pieredzes ceļā kļūt dieviem līdzīgiem. Visiem hierarhiem bija jāiziet savā attīstībā cilvēka pakāpe. Daudzu dzīvi laikā viņi ir izgājuši grūto cilvēka evolūcijas taku. Tikai šādā ceļā tiek kaldināti cilvēces vadītāji. Ja viņi nebūtu gājuši cauri zemes dzīves ciešanām, viņi nevarētu saprast cilvēku ciešanas. Ja viņi nebūtu iepazinuši darba sviedrus, viņi nevarētu vadīt cilvēkus viņu darbā. Pašaizliecība, žēlsirdība, līdzcietība un vīrišķība
tiek kaldināta dzīvēs. Nekas abstrakts nevar veidot garu spēku. Katram hierarham jāiziet cilvēka evolūcijas ceļš, lai pēc tam nostātos tās vai citas planētas priekšgalā. Mahātmas tās ir dižās dvēseles, kas nogājušas savu ceļu uz zemes. Tas nozīmē, ka viņi sasnieguši nirvānu, augstāko esamības pakāpi, taču arī atteikušies no tās, lai nostiprinātu cilvēka evolūciju. Viņi labprātīgi nav aizgājuši uz tālajām, augstajām pasaulēm. Viņi apzināti palikuši zemes dzīvē. Viņi varētu būt tālu, tomēr palika kopā ar sirkstošo cilvēci. Viņi atļaujas lidojumus uz citām planētām vienīgi izzināšanas nolūkā. Tikai retos gadījumos viņi atļaujas ilgāk uzturēties prom uz citām planētām. Taču tā nav atraušanās no zemes. Gluži otrādi, tas ir kā mezgls, kas savieno pavadienus. Mahātmas gars var pilnā apziņā traukties starpplanētu telpā. Lielie baltie brāļi, piemēram, Kristus un Buda, salīdzinājumā ar mums ir kā tālas zvaigznes. Viņu garīgie spēki, viņu diženums nav salīdzināmi ne ar kādiem cilvēces atzīmes ģēnijiem, ja vien viņi paši nav tajos iemiesojušies. Taču ar laiku arī mēs, cilvēki, kļūsim par dievišķām būtnēm. Tas ir cilvēka evolūcijas mērķis. Viņi atnāca uz mūsu planētu tad, kad cilvēks vēl atradās sākotnējā stāvoklī. Viņi atnāca pie mums, lai kļūtu par mūsu skolotājiem, mūsu audzinātājiem. Viņi atnāca palīdzēt cilvēcei tās ceļā no zvērcilvēka uz dievcilvēku. Viņi atnāca, lai uz zemes īstenotu logosa plānu, jo civilizācija uzplaukums un sabrukums nav mehānisks process. Tautas parādās un pazūd saskaņā ar dievišķo plānu. Kopš pašiem cilvēces pastāvēšanas sākumiem Logos paredzēja, kādas rases un tautas un kādas tām piemērotas reliģijas un zinātnes cita pēc citas parādīsies uz zemes. Bet viņa gribas izpildītāja uz mūsu planētas ir lielā baltā brālība, kas arī īsteno viņa plānu. Nejaušību un nejaušība nevar vadīt cilvēces progresu. Pasauli pārvalda kosmiskais saprāts. Un kosmiskā saprāta vainagojums ir kolektīvais gaismas hierarhijas saprāts. Lielie brāļi parāda visus izraudzītos ceļus uz progresu. Viņi ir evolūcijas virzītāji. Viņu radošā darbība gadsimtiem ilgi vada cilvēci. Gaismas hierarhija, kas cilvēces rītausmā atnesa gaismu, turpina to darīt arī visā lēnajā evolūcijas gaitā. Lielie kumari ieradās uz zemes, lai pātrinātu cilvēces evolūciju. Vardarbīgi neiejaucoties mūsu karmā, viņi mums parāda evolūcijas virzienu. Viņu darbību pastāvīgi kavē cilvēku nevēlēšanās. Taču viņi nevar neko uzspiest cilvēka gribai, tāpēc savā darbībā ir bezgala pacietīgi, iedvesmojot un ievirzot visu un visus, vērojot cilvēci ar bezgalīgu mīlestību. Eonu gaitā viņi nemitīgi parādās visos mūsu planētas vēstures pagrieziena punktos, visu rasu, visu lielo notikumu priekšvakarā. Viņi iemiesojas visās rasēs un tautās, kā reliģiju un filozofiju pamatlicēji, kā dižie gudrie un tautu vadītāji. Viņi tērpjas zemes apvalkā, lai ikreiz dotu cilvēku apziņai jaunu virzienu. Visos cilvēces ceļos stāv šie vadītāji,
šie ugunīgie gaismas glabātāji. No viņiem nāk visi domāšanas virzieni. Viņi dod cilvēcei apziņas pamatu un vada tās augšanu. Viņi virza cilvēku apziņu uz kosmisko likumu izpratni. Viņi piesātina cilvēku apziņu ar vienoto patiesību, ko viņi atbilstoši katram laikmetam atnes dažādu filozofiju un reliģiju ietērpā. Visas lielās mācības, visas reliģijas, visas filozofijas nāk no vienota avota. Neizsmeļamais gudrības kauss glabājas nesagraujamā citadelē. Tā mūžsenie sargātāji zina, kad un cik pilienu no šī kausa jāizlej, lai šķīstītu cilvēces apziņu. Vienmēr un visos laikos pasaulē ir dota tā patiesības daļa, kuru cilvēce ir spējīga uztvert. Cilvēce savu spēku izmēlusi nevis pati no sevis, bet no dižās hierarhijas. Tai mēs esam pateicību parādā par visu vērtīgāko, cildenāko un nepieciešamāko. Ja nebūtu šo dižo garu lielās pašaizliedzības, uzupurēšanās, un ja nebūtu viņu skolnieku un tuvinieku, mūsu cilvēce vēl joprojām būtu alu cilvēku līmenī. Bez šīs vadības cilvēces evolūcija ne tikai aizkavētos par miljoniem gadu, bet nevienreiz vien piedzīvotu pilnīgu sabrukumu. Visa cilvēces vēsture liecina par ticību spēkam, kas dēvēts gan par augstāko garu, mierinātāju, svēto garu, gan saukts daudzos citos vārdos. Tā ir visu laikmetu un tautu liecība. Nevar kļūdīties visa cilvēce. Dažādi nosaukumi. Cilvēki ir apjautuši vienu un to pašu. Brīnišķīgo augstāko sākotni. Var atrast tautu saglabātās lielās īstenības daudzveidīgās pazīmes. Tā ir nevis sautīga iedvesma, bet gan patiesības apzināšanās. Par sārgeņģeļiem zināja visas tautas, un tūkstošiem gadu glabāja teiksmes un leģendas par viņiem. Visas mācības zināja par cilvēces varenajiem aizbildņiem, kuri vadīja tautas. Pastāv zinība un mīlestības citadele. Pastāv cilvēces vecāko brāļu Mahātmu brālība. Viņi sevi ir veltījuši lielajai zinībai, vispārējas labklājības vārdā, pasaules evolūcijas vārdā. Visi lielie atklājumi, visas cildenās idejas vienmēr ir nākušas un nāk no šī zinību un gaismas avota. Šī cilvēces bāka pastāv nevis debesu sfērā, bet gan uz mūsu zemes.